Sveiki! Vai vēlaties piedalīties konkursā un laimēt kādu no šīm balvām? Tad ir jāizpilda anketa. Šeit ir 3 līmeņi. Jo vairāk atbildes jūs sniegsiet, jo vērtīgāka būs balva. Ja jūs aizpildīsiet šo līmeni, tad varēsiet dabūt pelīti vai austiņas. Šeit jau būs stumbiņa vai lielākas austiņas, un šeit var dabūt pat telefonu. Jā. Nu, nekas, ne? Nē, nu tas nav pēc Statistikai. Statistikai? Jā. Mēs vācam statistiku par jauniešiem, tā kā mums vajag... Cik brīvi viņi jūtas ar saviem datiem? Jā. Nodosim lapiņu manam kolēģim Arturam, un viņš visu izstāstīs. Sveiki! Tā, pirms turpināt, es parādīšu, ka esmu iznīcinājis jūsu anketas. Tagad es pastāstīšu, kas te notiek. Mans vārds ir Arturs, esmu Datu valsts inspekcijas ierēdnis. Es nodarbojos tieši ar to, ka es izskatu iesniegumus, kur cilvēki ir nonākuši nelēmē, jo viņi ir norādījuši pārāk daudz savus personas datus. Šī ir sociāla kampaņa, šis viss ir mulāži. Mēs cenšamies saprast, cik daudz jaunieši ir gatavi dalīties ar saviem personas datiem. Tālūk, tāpēc lūdzu divreiz domājiet par to, ko jūs darat ar saviem personas datiem. Tie būs rekomendācijas par to, kas jums arī būtu turpmāk jādara un jāievēro. Arī balviņas par to, ka piedalījāties eksperimentā. Vislabāk! Paldies! Datu valsts inspekcija taisa tādu sociālu kampaņu vienlaicīgi ar eksperimentu, lai saprastu, cik daudz pusauģi novērtē savus datus. Vai tas ir vērta iPhone, vai tas ir kaut kādu vietu pulksteņu vērtas. Mūsu mērķis arī paskatīties, cik daudz sabiedrība ir zināms, un arī īpaši pusauģiem ir zināms par datu aizsardzību, cik daudz viņi uzskata to par svarīgu un nopietnu, kādā veidā viņi aizsargā savus datus vai aizsargā vispār.